caur šo es redzu Latvijas kultūras iespēju parādīties pasaulē. Tas ir viens lielisks piemērs, ka komercializācija, šis vārds pats par sevi nav nekas negatīvs. Jautājums tikai, kā mēs to darām. Tas pats ar suverenitātes zaudēšanu. Būtībā mēs nevaram pilnīgi viennozīmīgi apgalvot, ka Latvija, iestājoties Eiropas Savienībā, zaudēs savu identitāti. Latvija, principā, deleģē tikai daļu savas suverenitātes. Un tas nebūtu nenozīmē atdot visu savu suverenitāti, jo jebkurā gadījumā Latvijas pārstāvju piedalās Briselē lēmumu pieņemšanā. Tāpat arī mēs joprojām lemjam iekšpolitiskos jautājumus šeit Latvijā. Un tas pats ir ar visiem šiem, principā, Eiropas Savienības izveidošanās un vēstures attīstību. Tas ir globalizācijas process, un ja mēs paliekam ārpus tā, mēs iegūstam mazāk, mēs zaudējam vairāk nekā iestājoties Eiropas Savienībā un salīdzinot iespējamos zaudējumus ar tiem zaudējumiem, ja mēs paliekam ārpus tā. Līdz ar to, manuprāt, tas ir loģisks solis un ceļš uz attīstību. Paldies! Lūk, cerams, ka tagad mēs baudīsim jautājumu bagātīgi. Lūdzu, jums jautājumu, komentu, izteikciet, sapsauciet, nebīdu. Drīkstāt nekāds students jautāt, ja? Jā. Dimants, ko jau varbūt tā pārēc. Tāds jautājums, bet vai nav šobrīd tā, ka tomēr liela daļa cilvēku vispār ir pret šī, apātiski, pret šo ideju, ka Eiropa vispār un viņi nav ne pret, ne pats, ja? Viņi vienkārši var novērtēt, tas notiekas. Un tā vēlēšanas dienā, protams, tas būs tas nezināmais, vēlētājs skaits, kurš kā izšķirsies, bet vai nav tāda vienaldzība vispār? Un nav interesi vispār. Man tagad nav līdz, varbūt ar sēdu, ja tam mēs būsim vienā līmenī, tomēr, ja? Vai mēs nepaceļamies pāri auditorijai. Es domāju, ka dati liecina, man nav līdz šie dati gan, ka tomēr tā grupa, kas vēl nav savu viedokli ieņēmusi, pastāvīgi samazinās. Bija viens laiks, kādā 97. gadā, kad bija ļoti liela grupa aptaujās vairāk nekā 30%, kas teica nezinu. Bet tad šī grupa pakāpeniski pārgājusi, diemžēl, pie pretiniekiem, kuri saka, ka viņi ir pret. Ja? Tas ir viens, ko rāda aptaujas pašlaik. Mums diezgan stabila ir tā pārgrupa. Tā īpaši vismaz tik strauji nav mainījusies, teiksim tā. Bet otra lieta, ko es esmu ievērojis, vai ne, ka ir diezgan daudz cilvēku, kā Drauniekums arī šodien, es viņam to nepārmētu. Bet ir ļoti izdevīgi, viņam varbūt ne, bet politiķiem, ja, neieņem šo nostāju skaidri. Jo nevienmēr ir populāri būt par. Daudz populārāk, es jums varu droši to pateikt, pēc mūsu diskusijām arī ir ieņemt šo pretviedokli. Daudz populārāk, un tāpēc man ļoti interesē, cik stabili būs mūsu kustības biedri arī, kā tas viss būs. Jo vēl ir daudz gadu līdz referendumam. Mums jau tagad ir viens, kas ir apturējis darbību kustībā, ja? Damasēvis kungs, tirgotāju savienības priekšsādētājs, ja? Bet ir skaidri un gaiši, kad iestājās Eiropas kustībā, ka cilvēks principā atbalsta Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, ja? Cik stabilas būs šīs pozīcijas. Un es domāju, ka ir ļaudis, kuriem ir izdevīgi svārstīties, kas ir pirmkārtām atkarīgi no sabiedrības noskaņojuma. Un daudz grūtāk ir ieņemt noteikti argumentētu viedokli. Bet tāpēc mums arī tas ir jāveicina, lai cilvēki nonāktu pie kādiem secinājumiem ātrāk vai vēlāk, jo es vēlreiz atkārtoju, ka referendumā ir tikai divas iespējas. Nu vēl trešā ir nepiedalīties, ja? Ir par vai pret, neskatoties uz visiem trūkumiem, ko es arī redzu Eiropas Savienībā. Birokrātijas, teiksim, tās grimasas negatīvās, kaut arī es uzskatu, ka birokrātija jebkurā gadījumā ir nepieciešama. Neviena valsts vispār nevar bez birokrātijas pastāvēt. Bet, tomēr birokrātijas līmeņi ir dažādi, arī dažādās Eiropas valstīs un ir dažādas tradīcijas arī šai birokrātijai. Un ar visu to, ka ir vēl citi, es tomēr redzu, ka vairāk ir šo plusu, vairāk ir iegumu, un tas veido manu par, un es tomēr nebalsošu pret.
reizēm maz par Eiropas Savienību, pēkšņi ir atklājis šo te, un pēkšņi visi mēs atklājam arī klubu 415, ko padarāms, kaut arī šis klubs jau darbojas nevienu gadu, jā, un neviens to nebija pamatījis. Lūdzu, vēl jautājumu? Es jautāju pirmām kungam. Jā, bet iekšēji. Kā izskatās to, ka Latvijā, sociāliskajām aptaujām Latvijā tie, kas jau tagad ir par iestāšanos Eiropas Savienībā, ir stipri vairāk nekā Igaunijā, nekā Lietuvā, un ja mēs ņemam attiecīgās Skandināvijas valsts pirms iestāšanās, kāds pirms referentam arī stipri vairāk nekā Somijā, Dānijā, Zviedrijā. Kas te Latvijā tāda brīnuma notiks, kāpēc ir pilns ar Eiropas mīlētāji? Nu, tik pilns nemaz nav. Mēs esam mazāk kā 50% pēc pēdējiem aptaujām, ja? Tā kā tik pilns nemaz nav, tāpēc es saku, ka tā lieta pati nenotiks. Bet es arī varu pateikt savu izskaidrojumu. Man liekas, ka tur ir divi faktori. Nu, viens ir tas, ka kāpēc Rīgā balso par Tāžemēm brīvītājas vairāk. Es domāju, ka sajūt apkārt varbūt sev zināms draudz savai identitātei, savai attīstībai. Kāpēc, piemēram, Kurzemē par Tāžemēm brīvībai balso ļoti maz? Manā tāls rējumā tur ir 95% latvieši. Ja? Acīm redzot, šie apdraudējumi izjūta lielāk un tiek uztvērti šie Eiropas Savienība kā tieši savas identitātes stiprināšanas un valstiskās neatkarības stiprināšanas iespēja. Un otrs, es domāju arī, ja mēs skatāmies no tādas, varētu teikt, ģeopolitiskās orientācijas viedokļa, uz ko Latvija vai orientētos. Igaunija orientēs lielā mērā uz Ziemeļvalstīm, uz Skandināviju, un tur, diemžēl, šis eiroskepticisms ir sevišķi, kas attiecās uz Zviedriju, bet arī, mēs zinām, Norvēģijā ir ļoti stipri izplatīts. Es pieņemu, ka tas varbūt arī iespaido. Savukārt, Lietuva, Polija nav vēl dalība valsts. Mans uzskats, ka mēs esam tā Baltijas valsts, kurai īstenībā šī Eiropas Savienība gandrīz ir vienīgā iespēja, lai atrisinātu mūsu šo te ģeopolitiskās identitātes jautājumu. Jo Igaunija orientējas uz Ziemeļvalstīm, Lietuva uz Vidus Eiropu, uz Poliju, kas arī ir NATO dalība valsts un būs arī Eiropas Savienībā. Uz ko tad mēs vienmēr esam prokurējis, ka mums vajadzētu ciešāk veidot saikni ar Vāciju. Ar Baltijas jūras valsti. Vācija, protams, arī paralēli ar Ziemeļvalstīm. Jā, labi. Bija viens jautājums, un pirms tam ir vieta mazliet ciniskai piezīmē. Diemžēl, ja skatās cilvēks, kas neraugās uz sīkumiem, neraugās uz faktiem, tad Eirobarometru pētījumos tā Eiropas valsts, kas pilnībā atrodas Eiropā, kur graujāšā pilsoņu vairākums izsakās par momentānu bezierumu iestāju Eiropas Savienībā, ir diemžēl Albānija. Un tas nedaudz saistās ar to, ka Albānijā ik viens zina, kas ir viduvējā alga jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī, pārsvarā Vācijā, un ir šī ideja, ka lūk, ar šo balsošanu par mūsu algas Albānijā uzliks nākamajā rītā līdz šim līmenim. Paldies Dievam, šāda veida par arguments Baltijā, ja viņš pastāvēja, ir izklīdis. Un liela daļa no tiem cilvēkiem, kas ir par iestāju Eiropas Savienībā, manuprāt, vairs nebalso, tāpēc, ka viņi zina, kas ir vidējais algas līmenis Eiropas Savienībā. Tas tikai varētu būt tāda zināma vairāk politiskas nobrieduma iezīmes, jo Latvijai ir ne tikai mūsu kopīgais austrumkaimiņš, bet mums ir divi ļoti niķīgi, mazi kaimiņi, kuri visi ir nolēmuši, ka viņu kopīgā problēma faktiski ir Latvija. Tā ciniskā piezīme, kas nav saistīta ar Eiropas komisiju. Tā, lūdzu jautājums. Jā, es gribētu uzdot jautājumu, izējot no Zuldes kunga teiktā. Viņš pasvītroja atcerieties, ka viņš ir ļoti optimistiskos Eiropas Savienības integrācijas vietās, bet viņa optimismu nedaudz ir mazinājis vai sašķobījis piemērs ar Austriju. Kā Austrija, kā jaunās valdības sastādīšana Austrijā izsauca, manuprāt, visai demokrātisku Eiropas Savienības lielākās daļas valstu reakciju. Un Iela savukārt teica savā ziņojumā, kā katru argumentu pret var pārvērst arī par.
Un tāpēc es gribētu klātesošiem, kuri ir optimisti, tāpat kā Zundes kungs, tomēr jautāt, vai kāds varētu arī mēģināt šo argumentu vai piemēru Austrijas sakarā pārvērst kā pozitīvu piemēru, kurš tikai nostiprina mūsu pārliecību, ka mums jāiet uz eiro. Varbūt es varētu mēģināt sākt. Jā, bet Zundes kungam tomēr cik man tā informācija ir saņemta. Tas nebija iedomājis un nebija redzējis, jo argumenti taču tur nav. Tas tiešām tie ir tās sociāldemokrātiskas pasūtības. Konjunktūra, tātad lūk, vai man partija 50 gadu jau vārdu brīdis, tad lūk, es savu brāli. Man tas tur tā iet, ka triviāli. Ne jau tur tās apieras brīdis, Es domāju, ka man bija tā izdevība aizbraukt atpakaļ uz Briseli, vajadzība nekā vairāk izdevība, un es ieskatījos mūsu iekšējā mājas platulapā, kur mēs mūsu neoficiālo viedokli viens otram izstāstam 2 reizes dienā klasos. Viens rakurs, protams, ir tas, ka tas saistās ar dažiem politiskiem apsvērumiem dažās dalībvalstīs. Dievainā kārtā mūsu mītnes zemē Briselē, Beļģijā, ir diezgan ekstrēmi noskaņoti cilvēki pret Austriju politisku iemeslu dēļ. Bet otrs moments tomēr ir neapšaubāmi šis jēdziens, ja mēs esam izveidojuši Eiropas ģimeni, un mēs apmēram zinām, kur šīs ģimenes uzvedības robežas ir, tad šis nav vēl sitiens Austrijai visvārīgākā vietā, respektīvi izslēgšana no pilnīgas līdzdalības Eiropas Savienības struktūrā. Tā ir vienkārši brīdinājums signāls, kad ir zināmas ekstrēmas pozīcijas, kuras Austrijā nav pirmās uzskaudējušas, bet par kurām mēs baidamies, ka var uzskaudēt daudzās citās valstīs. Un ir sevišķi skatoties uz stāvokli bijušajā DDR teritorijā, mums daudz lielākas bailes vieš tas, kas varētu mums atnākt no bijušā DDR balsotāja, nevisai prātīgās politiskās rīcības, un ka, diemžēl, Austrija ir tā valsts, kurai ir jānes to godpilno amatu, būt par izmēģinājumu, pārbaudījumu un neapšaubāmi nekorekti, lai cik mēs esam apgājušies, mēs nokāpsim no savas pozīcijas, nekas dramatisks nenotiks beigās, un Austrijas piemērs būs tāds, kurā mēs pēc laika redzēsim, ja viņš atkārtosies to, ka tomēr bija vērts šis nepatīkamais solis, bet cik viņš mums politiski tādīs mūsā pasaulē. Tas tāds varbūt par pusoficiālu klačiem, tomēr pusoficiālu, bet kurā katrā ziņā nav nekāds pesimisms, ka Austrijas ierēģi masveidīgi gatavojas atstāt Eiropas Savienības struktūras. Fischler kungs ir norobežojies no, respektīvi, Austrijas pilsonis Frans Fischlers, kas ir komisārs komisijā, ir pilnībā norobežojies no Austrijas ekstrēmiem izteicieniem un pilnībā solidarizējies ar saviem kolēgām, uzsverams to, ka viņam nebija nepieciešams to darīt, jo komisijas lēmumu nav jāņem viedvalsts. Viņš var pat slēpties aiz tā, ka viņš slēpa savu viedokli. Viņš ir konkrēti aktuāli pateicis, ko viņš domā, un tā. Bet Imants mums gribēja. Es gribēju pateikt, ja tur ir saskatāms, kas pozitīvs, jo personiski es jau esmu arī paudzes panorāmā, bija tāda iespēja izteikt savu skepsi attiecībā uz rezultātiem. Es domāju, ka tie nebūs pozitīvi. No tā viedokļa, ko varbūt sagaida tie, kas nāca klājā ar šīm iniciatīvām. Bet pozitīvais ir tas, manuprāt, ka šeit diezgan skaidri parādījās. Tomēr viens tas, kas ir valstu viedoklis, un dalību valstu viedoklis ir tiešām pārtraukt šīs divpusējās politiskās attiecības, es uzsveru divpusējās politiskās attiecības. Un otrs tieši Eiropas institūcija, Eiropas komisija, kas savā attieksmē daudz mierīgāka, daudz konstruktīvāk un stāv Eiropas Savienības līguma sardzē. Un arī Fischler kungs ir aicinājis tātad vērtēt Austrijas valdību pēc Austrijas valdības darbiem, nevis pēc Kaidera kunga izteikumiem pirms vairākiem gadiem vai arī nesenā pagātnē. Ja? Tā kā es teiktu,
atšķirība starp sociāldemokrātu, arī sociālistu valdītajām dalībvalstu valdībām un Eiropas komisija, kas ir atkarīga tomēr arī no Eiropas parlamenta, kas šajā gadījumā, manuprāt, ir tieši uzticīga vairāk tam Eiropas Savienības gan līgumam, gan arī solidaritātes idejai. Jo šajā gadījumā dalībvalstis tiešām neīpaši korekti rīkojās, sanākot kopā 14 un aizmuguriski runājot par 15. Lūdzu, ir vēl jautājums. Lūdzu. Treškārt jautājums jums. Jā. Runājot, ka Latvijai ir viena alternatīva iestāties Eiropas Savienībā, bet varbūt vajadzētu pagriezties pa 180 grādiem un iet uz neatkarīgo valstu savienību. Jo, manuprāt, pašlaik tirgus, mēs savu tirgu varētu savus preces un pakalpojumus piedāvāt vairāk austrumiem, nevis rietumiem. Jā, jāteic, ka tām precēm man iznāk diezgan bieži braukāt pa Krieviju šīs laikos, un jāteic, ka es Latvijas preces tiešām šādi tad redzu. Bet tās ir tādas preces, neviens nevienam jaunā mikroautobus Latvija ir jauka prece, bet, ziniet, ja jums ir jautājums, vai jūs nopirksiet Renault S-Pass, vai jūs nopirksiet mikroautobusu Latviju, tad es šaubos, ka konkurētspēja daudzām Latvijas precēm vairs NVS valstīs būs. Jo NVS valstīs galvenais konkurētas spēks, ar ko Latvijas preces nevar konkurēt, ir, protams, Ķīnas ražojumi. Neviena Latvijas ražotne nav spējīga konkurēt ar savu darbu spēku lētumu ar to, ko Ķīna spēja darīt. Un papildus, ja Latvijas struktūrām, viņu attiecībām ar Krievijas ekonomiskām struktūrām, vienmēr visi darījumi atbilst lietderīgumam, respektīvi korupcijas apjomi diezgan sirds pārsteidzoši, tad ķīnieši ir šī šausmīgi jocīgā tauta, kuri nepazīstot sirdsapziņu, kuri nepazīstot daudzas citas vietumnieciskas ierobežojumus, prot solidārā veidā turēties pretēji kārdinājumiem iekrist uz sīkām lietībām. Respektīvi, tā ir liela masa, kurai pat lielākās struktūras Krievijā ieķerās ar ārkārtīgi lielu piesardzību. Tā nav cilvēku joku grupa, kurai var vienkārši tā, šādi un vēl kaut kā. Citiem vārdiem, manuprāt, šim jēdzienam par Latvijas iestāju NVS valstīs, manuprāt, ir reālais vēlējums lielam cilvēku grupējumam Latvijā, un kad tas, kas šo vēlēšanos viņi klāji nepauž, nav kaut kas nejaušs, tas ir vienkārši nevēlēšanās, varbūt laikus iznākt ar saviem argumentiem un cerēt uz labvēlīgu faktu pagriezienu. Jo viens no visvienkāršākiem paņēmieniem, ja jūs aizstāvat lietu, kuru jūs ziniet, principā cilvēki nevēlas pieņemt emocionālā līmenī, ir ļaut pozitīviem argumentā cilvēkiem sapīties savās pretrunās un tad nākt laukā ar savām šķietami ģeniāliem momenta risinājumiem. Un mums jau ir priekšnojautošo NVS valstu interešu aizstāvišanu filmā. Citiem vārdiem, NVS iestāšanās Latvijas Republikai ir teoretiska iespējamība. Viņa kurā katrā ziņā ir tāda, kas sāsinās Eiropas Savienības attiecības ar Krieviju, jo Latvijas iestāja NVS valstīs nevar būt Latvijas suverēno iestāžu vēlēšanās. Tas ir pasūtījums. Tas, ka pasūtījumu pieņem šīs republikas iedzīvotāji, tā ir cita lieta. Tas pasaules diplomātijai ir uzskatīts par agresiju pret Eiropas Savienības un Krievijas robežu. Protams, agresija var atļauties valsts, ja viņi ir ar mieru maksāt to cenu, kuri, protams, nav nec fiziska, bet ļoti ilgā garā laika termiņā nepatīk. Beigās Padomju Savienība maksāja visā savā pastāvēšanas laikā par to, ka viņi ienāca Baltijas republikās pretēji normālām civilizētām
Viņi necieta tieši, neviens nenorāda neko, bet viņi cieta. Un ticiet man, tie nedaudzie eksperti Padomju Savienībā, kas nopietni nodarbojas ar starptautiskām tiesībām, regulāri pārsprieda jautājumu, vai nevarētu mīkstināt šo nepatīkamās sekas, un praktiski nekad nebija varējuši atrast ne mazākās cerības, kā šo jautājumu atrisināt. Varbūt ar šo pseido iestāšanos NVS valstīs viņi varētu atrisināt šo lietu, bet es stipri šaubos. Beigās nav nekāds noslēpums, ka Baltijas jūra visā padomju laikā bija principā nedrošs reģions. Šobrīd viņš ir daudz drošāks reģions, nekā viņš ir jebkad bijis pēdējo brīdi. Gadiem arī tur spriedām bija par Eiropas Savienību, atsakot, kudai cipu apradāca, ja? Un tīri pēc dažādiem kritērijiem, pēc resursiem, gan personāla, valodas zināšanu, ekonomiskiem, mēs tur beigās noskaidrojam, ka jāņem vērā visu kaut kāds globāls intereses, bet tāds šodienas tīri merkantīlis, tad mums izdevīgāk tiešām būtu iestāties NVS, kad mēs būtu vieni no pirmajiem, nevis Eiropas Savienībā, kad mēs būtu vieni no pēdējiem. Tas ir tā statistiski vidēji. Taču ir viena problēma, vai jūs gribētu dzīvot tādā valstī, kur šodien valsts prezidenta paziņo, ka visiem abiem tankiem no Ādažiem jāiebrauc Jēkabpilā un jāsāk šaut uz katru parlamentu māju atsevišķi, vai jūs gribētu dzīvot tādā valstī, kur vienu dienu Valsts banka paziņo, ka, ziniet, to šodienas latu pielīdzinām rublim un nekādas kompensācijas nebūs. Vai es gribētu dzīvot tādā valstī, kur ienākuma nodoklis ir 125% un kur naudu drīkst norēķināties tikai caur bankām un darīties, ka vienu dienu pasaka, šodien bankas ir slēgts, atnāciet pēc 3 gadiem. Saprotiet, vienīgā stabilā vērtība, kas Krievijā bija, viņš jābūt cena, un pat tā tagad ir mainījusies. Jūs taču tādā valstī negrib, jo viss tas tā iestāšanās neatkarīgo valsts savienībā, tas jau to visu momentā tepat atnesīs atpakaļ. Momentā. Krievijā kopumā nekas tur neuzlabosies, bet šeit momentā viss būs tieši tāpat, kā šobrīd ir Krievijā. Aizbrauciet uz turien padzīvot, paskatieties, ko es nezinu, 100 kilometrus ārā no Maskavas, Tas ir mans arguments, kāpēc šeit nevar pieiet tīri matemātiski saskaitot resursus. Ja te jāskatās, kāda būs tā vide, kurā mēs dzīvosim. Šodien tomēr var palūgt ceļu policisam no sastāvda administratīvu pārkāpumu protokolu un samaksāt godīgu summu. Tāda piebilde. Es personiski īsti neredzu pie mūsu robežām neatkarīgo valstu savienību. Kas ir pie mūsu robežām, tā ir Krievijas un Baltkrievijas savienība jau. Un neatkarīgo valsts savienībā ir valsts, kas jau grib iestāties NATO, kā mēs dzirdam no Grūzijas. Ja? Tur ir valsts, kurām ir ļoti sarežģītas attiecības ar Maskavu, Vidusāzijā, Centrālā Āzijā. Ja? Nekāds neatkarīgo valsts savienības īstenībā nav. Bet tas, kas ir Krievijas un Baltkrievijas savienība, un paskatīsimies, es teiktu, ka tas īstais ceļš alternatīvi ir iet Baltkrievijas ceļu. Es negribu tagad visu tur raksturot, mazliet jau tik raksturots. Es domāju, to ceļu mēs visi redzam ikdienā sekojot tam, kas notiek Baltkrievijā. Tur ir tieši tas, kas tiek minēts, vai ne, tieši tas kurs ir izvēlēts. Tāda alternatīva ir. Un galvenais, ka mums referendumā būs iespēja arī par to īstenībā nobalsot. Ja mēs balsosim pret Eiropas Savienību. Jo ir jau kaut labs Baltkrievijā dzīvokļu lētas siltums par vēl mājas šņaukus. Vēlreiz es atkārtoju, tas ir naivi, varbūt, ka jūs man neticēsiet, bet pasaulē valda reāli spēku samērā. Jā, es tikai gribēju piebilst. Naivi palikt pa vidu. Gribēju piebilst, ja tiešām Latvija varētu iestāties Maskavā un veidot Maskavas pilsētas reģionu un ne to trūcīgāko, tad varētu runāt par uzlabošanu, bet es skatoties uz Maskavas iedzīvotājiem, nevar iedomāties, kāpēc, ņemot vērā reālo dzīves grūto stāvokli Maskavas iedzīvotājiem, kāpēc viņiem vajadzētu aicināt pilsētu piepludināt ar vēl 2 miljonus iedzīvotājiem. Šī pilsētā tiešām ir ļoti skaisti reģioni, tādi, kuri var konkurēt savā skaistumā ar Dienvidu Kaliforniju, bet cilvēku skaits, kas tur dzīvo, nepārsniedz 100 000. Es saku, tas reģions, kas tiešām izskatās pēc Dienvidu Kalifornijas, kur ir bagātāki cilvēki kā Dienvidu Kalifornijā, bet, iedodiet, bagāts cilvēks neaicinās Latviju iestāties šī Maskavas reģionā,
ja jau Eiropas Savienība, kurai ir reģioni, kur nedzīvo tā kā Kalifornijā, kaut kāda iemesla dēļ kavējās momentā uzņemt. Tad es piekrītu, ka Krievijai jūs skatāties ar ļoti lielu palielinājumu stiklu, jūs redzat ļoti inteliģentus, interesantus reģionus, tikai neviens no šiem reģioniem nav paredzēts Piebaltijai. Savi cilvēki taču pirmā vietā jāstāv. Lūk, vai mēs esam nonākuši līdz pēdējiem jautājumam, ja mums vēl ir kaut kas, ko teikt? Ja nav, tad mēs esam pārsnieguši informācijas, tad pēdējais informatīvais ziņojums. Jā, es gribēju pievērst jūsu uzmanību, ka 24. un 25. martā Eiropas kustība rīko Latvijas sabiedrības Eiropas lietu fórumu, kas notiks viesnīcā Rīgas Līcis ar nosaukumu no iestāšanās sarunām līdz referendumam. Un tur mēs aicinām valsts pārstāvus, politiķus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, protams, ekspertus arī. Un mēs runāsim par to, kāda tad varētu būt sabiedrības līdzdalība visā šajā procesā līdz iestāšanās referendumam. Kāda varētu būt sabiedrības līdzdalība Eiropas Savienības naudas tērēšanas sabiedriskā pāraudzībā, piemēram. Un pat pirmdien Eiropas lietu komisijā Saeimā pats savām ausīm dzirdēja, ka Eiropa parlamenta ziņotāji uzsver tieši šo aspektu. Esiet ļoti uzmanīgi ar šīm naudām. Un mēs Eiropas kustībā arī ļoti labi apzināmies. Ja šī nauda aizies, es domāju, tagad tos pirmstrukturālos fondus, tāpat kā G24 kredīti, tad nevar iedomāties labāk bumerānu efektu, kā dabūt negatīvu balsojumu referendumā par iestāšanos Eiropas Savienībā. Tā ir milzīga atbildība arī sabiedrībai skatīties uz pirkstiem, un es ceru, ka šeit mēs atradīsim sabiedrotos arī vidas aizsardzību to personām. Bet sakot, ko es gribu teikt, ja jūs būsiet Eiropas kustībā, un mēs aicinām apskatīties mūsu mājas lapu, izlasīt statūtus un atnākt uz mūsu biroju Pils laukumā 4 pretī prezidents pilī, tur ir Eiropas Savienības karogs, tad jūs būsiet iekšā arī šajā informācijas un sabiedrības tīklā un varēsiet šos procesus labāk ietekmēt. Jo mēs, kā organizācija, jau esam Eiropas Savienībā, var teikt. Jā, un aicinām arī jūs iestāties. Tad konferences mums neaicina. Man gribētu beigās pateikt lielu paldies, lai augsti prominentai komandai šodien, un es ceru, ka nākotnē, ja būs vēl iespējas, jūs arī neteiksiet padalīties savām zināšanām ar mums. Liels paldies! Un atgādināšu tiem, kas ir atnākuši, ir mums nav jau pēdējās